Garāžu rēģē vasara iet pilnā sparā. Festivāli, mūzika, vasaras sesija. Jā, vasaras sesija šeit viss notiek. Šogad jau būs bražīga vasara, daudz rēģījumu. Jā, nespēju visu sarakstīt. Mūzikanti arī sasprožas. Paldies mūziķiem! Jā, paldies mūziķiem! Paldies festivāliem! Bijām uz Monkey Pride, bijām uz Zombie Festu. Bijām uz Kilkim Žaibu. Jā, kur tik nebijām. Bijām laukos. Bijām darbā pat bijām. Bijām peldēties. Pilnīga laime. Laime pilnīga! Jā! Un te bija tāda grupa Laime pilnīga, nē? Jā? Jā? Nē, nezināju. Bija dzirdēta, jā. Laime pilnīga izdevusi jaunu dziesmu. Pēc ilgas pauzes, es tāpat varētu teikt. Grupa jau arī diezgan pārvērts, bet viņiem arī albumi bija kaut kādi 4 vai ne? Varbūt tas ir kaut kāds priekšvēstnesis jaunam albumam atkal. Jā. Jo man, es atceros, kad man visvairāk patika no Laimes pilnības šī dziesma, Terror Woman. Ļoti viņiem, tā teikt, veca dziesma. Sen jau izdota, kurš nezin, kas ir Laime pilnīga. Pāris vārdiņos. Bet viņiem jau tas šogad 20 gadi. Jā. Tāpēc Laime pilnīga. Varbūt 20 gadiem izdos jaunu albumu, zin kā. Tātad. Laime pilnīga dibināta 2006. Gada pavasarī. Nu labi, jau 20 rastīti tad. Jā. Sanākuši kopā ļoti profesionāli mūziķi, principā visi ir diezgan tādi izglītoti mūzikas sfērā. Izglītoti muzikanti, pabeiguši Jāzepa Vīto mūzikas akadēmijas, BGMK, rock skolas. Nē, tas ir... Labi, nozīšu visu. Tātad grupas sastāvā ir Ervīns Ramiņš, kurš ir maģistra grāds Jāzepa Vīto mūzikas skolā. Un vada BGMK rock skolu, ir direktors un vokāls pasniedzējs Jelgavā. Mārcis Vasilevskis absolvējis 100. vidusskolu, kurā būs saksofona spēle. Dažādi konkursi, rock'n'roll Rīga, gitāra deja konkursi un pat mācījies Londonā. Un, baždāris Jānis Olekšs. Un, bundzinieks Elvijs Mamēdovs. Es zinu, kas viņam bija pirmais bundzinieks? Sējāns. Laikam. Tā, Wikipēdijas grupas vēsturē ir dažādi iespējīgi koncerti. Izsūtījuši grupu Mumija Troļi. Uzstājušies Pozitīvsā, Baltika Beach pārējā, Fono Fest. Pirmais koncerts, es sapratu, viņiem bija Pērkona 25 gadu jubilejas koncertā. Jā. Laime pilnīgi pirmo reizi uzkāpus. Jā, 2007. gadā. Tā kā, grupa diezgan nopietna ar nopietnu pieredzi. Bet sanāk 6. nodibinājās un 7. ar Pērkonu. Jā, bet ja tādi profiņi, tad jau nav brīnums. Kā jau kaut kāds sakars. Sakari. Sakari ar mūziku. Jā, sakari ar mūziku. Un izdošu jaunu dziesmu, saucās Ļaujies man. Tad arī paklausīsimies. Kas tas ir par... Ar visu klipu, jā? Ar visu klipu, lūk. Uzreiz tā. Meitene autobusā. Tāds lūzīgs. Un latviski dzied. Kas interesanti. Dejotāji tomēr. Tas noskaņa Gičunkam. Vakara noskaņas. Sēdi pret rūtīm skitās rudens lietus lāsas. Pie kamīnas. Man nāk prātā kaut kādas 90. gadu filmas tādas, kur viņi tāds. Tas kovbojas iet pa tūkstnesi. Nē, kovbojas. Galīgi garām. Galīgi garām, ne kovbojas, nē.
Bet, nu, ja pa pašu klipu, šķiet, ka meitene vienkārši nesēžas mierā, nu, aizmugurā sēdeklī. Nu, tie nepat jautājums. Varbūt tas viens pats autobus vēl nav ko darīt, un tad labi, jāsaka dejot. Nu, horeogrāfiski, jā, tādā Kāds cilvēks saka, ir liriku video, šitas ir deju video. Jā. Nu, videoklips, jā. Pati grupa laikam arī nekur neparādīsies. Kā viņi parādās skaņās. Nu, vizuāli. Soliņš labs. Ārā ziema. Es kā viņi spēj tur nodejot tu krāsliem, tur salauzīs krāsu. Bet es nespēju saprast, vai tas klips man traucē, vai tomēr tā mūzika ir tāda. Jā, un baigi, vai vienkārši vizuāli kaut kas, tad... Nē, tas ar savu domu tur noteikti ir. Oi, durvis atvērās, jā? Nā. Atvērās durvis, pasties, viņi kāps ārā. No braucoša. Opā, šis labs kadrs. Wow. Galvenais, ka no ārpuses arī būtu labs, bet viss ir filmēs neišpus. Tā ir jūtu vētra. Vai šits ir foršs, pasties. Viņam zemtekstus. Plīvo viss, jā. Man smuki. Tā ir jūtu vētra. Tu klausos. Oho. Un kaut kādas... Nelec ārā. Paliec. Tad sajūta, ka viņi varbūt varētu izliekt. Jo mīlestība arī sāpēt, zin kā. Jā. Šis ir interesants. Ja tā kā pacēlās gaisā. Un es apkaļ apsēsties. Saplis. Jā. Varbūt tās bija kaut kāds viņas pārdomas. Domas, vārdomas, kaut kāda vētra. Nu, piemēram, es varētu teikt par... Ko tu darīt, tad braukt viens pats tukšā autobusā? Skriet apsēsties šoferī. Pēslāns stūrēt. Ja nevienā nav, tad loģiski tad jau. Drīzāk sēdēt un klausītos mūziku. Baigi neko netrakot. Man šitā bija, kad es agrāk pirmajā darbā, es piemēram braucu vienmēr, ar pirmo rīta autobusu, tas bija bieži vien viens pats, jā. Vienkārši apsēstu gulži. Jā, Bet šitā te kaut kādā tur varēja redzēt, ka tā ir diena. Interesants klips. Ļoti foršs bija tas moments, kad tās durvis atvērās, jā, un tas ļoti vizuāli iespējīgi. Ja mēs nerunātu un sēdētu iekrocītos visos vai ar Nu, noteikti, bet tad tā no garāža rēģē. Jā, jo mēs te sēžam un mūldam. Jā. Tu vari viens pats, ka aiziet mājās pastīties. Sēd no. Šī bija laime pilnīgi autobusā, jā. Kas zina? Mums laime pilnīgi garāža. Tagad jau runā, kad pietiek arī dot ārā pa singliem. Daži vairāk albumiem netic, tā kā nevar zināt. Es jau tomēr domāju, ka albums ir kaut kāds sakopojums, teiksim. Noslēdzos šais posms kaut kādam. Jā, tā kā var ļoti iespējams laime pilnīga. Pēc ilgākas pauzes kaut ko izdevusi un nav izjukusi. Spēlē un izdod kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Un mēs arī esam garāža rēģē, kas izdod kaut ko jaunu un interesantu raidījumus. Tu vari abonēt mūsu kanālu, ja tu esi laime pilnīgi fans vai arī mūsu fans. Par vienkārši rock vai metāla mūzikas fans. Jā. Un vēl tur klausīties mūsu mūzikas playlisti, garāža rēģē playlistē Spotifyā, tur ir visu mūziku, ko mēs esam apskatījuši. Un vēl Pirāts sēž arī šeit. Garāža rēģē. Jā. Turpinām. Un rullē.